Strauti un upes mežā. Strauti, dažāda lieluma upītes un upes mežā, ir pavisam ierasta dabas struktūra. Plūstošais ūdens spēj vienot dažādas dabas sistēmas un rūpējas par dabas daudzveidības uzturēšanu. Saskaroties joslai starp ūdeni un sauszemi, raksturīgs mainīgs mitruma režīms, kas nosaka mozaīka veida augu un dzīvnieku valsts attīstību. Pazemes ūdeņu izplūde avotos, straujtecis ar akmeņiem strautos nodrošina to neaizsalšanu ziemā un visu gadu saglabā patstāvīgu temperatūru un augstu gaisa mitrumu. Šeit barojas, piemēram, ūdensstrasts. Pavasara un rudens palos, kā arī vasaras lietavās, ūdensteces tuvākā apkārtne pārplūst, un šādā veidā mežs periodiski bagātinās ar barības vielām. Biežas ūdens līmeņa svārstības rada jaunu dzīves telpu dažādām sugām. Izmainās apgaismojums un mitruma apstākļi. Te veidojas kāds sausoknis vai kritala. Krastmalas mežam raksturīgs augsts un noturīgs mitrums. Arī dažāds noēnojums, kā arī atmirušās koksnes klātbūtne. Šādas vides apstākļi nodrošina īpašu dzīves telpu daudzām augu un dzīvnieku sugām. Krastmalas mežs veic filtra funkciju, jeb virszemes noteces ūdeņu attīrīšanu, samazinot piesārņojuma līmeni ūdenī. Krastmalas meža īpatnības nosaka arī apgaismojuma apstākļus. Ūdenī noēnotas vietas mijas ar saules apspīdētām vietām. Tas nodrošina dzīves vidi dažādām sugām. Jo daudzveidīgāks ir piekrastes koku un krūmu salikums, jo sugām bagātāka ūdenstece. Nobirušās koku lapas un zariņi ūdenī sniedz dzīvotni, barību un slēptuvi tādiem ūdens organismiem kā aļģes, ūdensaugi, gliemeži, kukaiņi, vēži un zivis. Par lielisku dzīves telpu ūdenstecē mītošiem organismiem bieži pārtop ūdenī iekritis koks. Dažādi ūdens iemītnieki labprāt izmanto kokā esošās plaisas, plaisiņas, lūzuma vietas, alojumus vai dobumus. Pateicoties mežā sastopamo ūdensteču daudzveidībai, atšķirās arī to iemītnieki. Šeit var dzīvot bebri, ūdeles, ūdri, ļoti dažādas zivis, kā arī dažādi bezmugurkalnieki. Upes pērlene, garkāju odi, šaurspīļu un platspīļu vēži, spāres, makstenes un citi. Ūdenstece un krastmalas mežs kalpo kā izplatīšanās koridors augiem, to sēklām un sporām, kā arī dzīvniekiem. Meža un ūdens savstarpējā līdzpastāvēšana ir nozīmīga abām dabas sistēmām.